paskatīties mūsu nākamo materiālu par labajiem darbiem. Un tas būs par kādiem puišiem, kuri ir palīdzējuši pensionārai sakopt dārzu. Un to mēs skatāmies Ulda Birziņa sagatavotajā materiālā. Divi Mārtiņi, Aivars un Ēriks no Carnikavas speciālās internāta skolas nolēmuši piedalīties labot darbu nedēļā un ieradušies pie vientuļas pensionāras Dainas Skujas palīdzēt sakopt piemājas dārzu. Labrīt! Labrīt, malači! Palīgos atnākuši, jā? Jā. Oi, kā man vajag palīdzības. Dainai patīk audzēt puķes, bet veselības dēļ 1300 kvadrātmetru lielo dārzu vienai pašai ir grūti apstrādāt. Nevar es pavilkt vairs to dārzu, jāsaka. Vienmēr jau kaut kādu saicienu. Pavasarī palīgus, kamēr kaut ko dabūnu zemē, un cik tās zemes vispār ar katru gadu paliek mazāk, bet tā jau saka arī, priekš kam tev vajag to dobīti, bet tā nedobīti ir jāpļauj. Šā vai tā, ja ir zāle, tāpat viņa jāvāc, ir jāpļauj. Rudenī, kad uznāk salmas un sāk krist lapas, dārzā ir gana daudz darāmā, tāpēc saimniece jau laicīgi ir izdomājusi, ko palīgiem vajadzēs darīt. Puiši šodien uzraks dobīti, kur bija kabači un zirņi pa vienai strīpiņai. Tad uzraks, kur bija dekoratīvās saules puķes un sviesta pupiņas. Tad sazāģēs tādus malkus sprungolīšus, kas man pa garu ir, kas nelien krāsnī iekšā. Sagrābs lapas, kas ir jau, liela daļa jau ir nobirusi. Un visādus puķi vecus pagājušas vasaras brikšņus novākus, kas jau ir jāvāc nos uz kompostu kaudzi jānes. Ēriks labo darbu nedēļā piedalījās jau vairākas reizes. Parasti viņš citiem dodas palīdzēt kopā ar saviem klases biedriem. Es esmu bijis tur Bauskā, gan tādās lietās, kur vajadz, kam slikti ar kājām, tur ar veselību. Pārsvarā pazīstamajiem, kam ir grūti strādāt laukos. Savukārt Mārtiņam īpaši gribas palīdzēt vecākiem cilvēkiem, tāpēc viņš arī atrodas Dainas dārzā. Palīdzēšana citiem viņam pašam sagādā gandarījumu. Tas ir vienkārši gandarījums. Ja cilvēkam sirdī ir tas, ka viņš vēlās kādam palīdzēt, un viņam vienkārši tas ir motivējoši. Jādara. Labo darbu nedēļa Latvijā notiek jau 4. reizi. Organizatori norāda, ka palīdzības sniegšanai nav nepieciešama liela finansiāla ieguldījumi, tikai vēlme palīdzēt. Labo darbu nedēļa notiks līdz 28. oktobrim.